plauksnes uz augšu. Ievelkam dziļu elpu. Aizturam mazliet, varam saraukt plecus uz augšu, sasprindzēt ķermeni, tā, lai mums tāds iestājas, ka mēs esam ķermenī ielikt sevi, izpūšam visu, elpu ārā caur muti, tādu garu nopūtu foršu. Dziļi elpu. Plecs uz augšu, sasprindzēts ķermenis, aizturam elpu. Izelpa. Vēl viena dziļa elpa. Sasprindzam, aizturam elpu, cik ilgi vien varam. Un tad izelpa. Aciņas ciet, pievēršamies savai elpai. Un tiem, kas rakstīja, jā, tur kāds uztraukums, slinkumiņš, viss kaut kas, to mēs šodien visiem meditācijā apskatīsim. Tie, kas nesam pieslēdzās droši, iekārtamies forši ērti, kā mums sanāk, un pameditēsim. Kā mums šodien mūsos ir, mūsu ķermenī, vai kur mēs jūtam, kur mums ir tas, ja kaut kas mums tur tīrta, kaut kāds vai nogurums, vai slinkums, vai mazliet kaut kas tāds nemierīgums, kur mums viņš ir, vai mēs viņu varam atrast ķermenī. Vai kaut kur tieši mēs viņu varam ķermenī atrast. Pastamies uz sevi, vai mums šodien forši labi, apstamies vienkārši, kā mums ķermenis ir šodien. Kā mums ķermenis jūtās. Vai ķermenī viss ir kārtībā? Un dažkārt šajā mirklī var saprast, ka īstenībā ķermenī viss ir kārtībā, bet kaut kur galvā tās lampiņas mums tur mirgo. Dažreiz ir tiešām tā, ka ķermenī kaut kas sāp, kaut kas nav forši. Un tad mūsu ķermenī mēs jūtam vairāk, kur mēs esam, kas mūsos notiek. Un vai caur šīm visām lampiņām vai kaut ko jūtam ķermenī, mēs varam atrast kādu tādu foršu, skaistu pateicību. Vai par kaut ko, kas noticis šodien vai brīvdienās, atceramies kādus 5 labos mirkļus, 5 smaidus. Atceramies vienu smaidu, ko mēs kādam sniedzām. Atceramies kādu smaidu, ko mēs redzējām, kas iepriecināja mūs. Atceramies kādus smieklus. Varbūt bija kāds apskāviens, dziļa pateicība, kaut ko novērtējām ļoti, kāds skaistums varbūt dabā. Varbūt ķermenī sajūtāmies viegli, forši. Vēl kādas lietiņas, par ko mēs dziļi pateicamies, kas ir foršs, jauks, ar mums tiešām labs noticies pēdējās dienas vai pat šodien, šorīt. Tā mēs aktivizējam sirds centru. Mūsu skaisto visu tādu spēcīgāko enerģiju. Un tad mēs pastrādāsim mazā ceļojumā, aiziesim. Iedomājamies lietas, kuras mēs tā kā gaidām, kuras mums gribās gaidām, bet vairāk tādas, kas varbūt mūsos rada to nemieru vai to kaut ko, kas mums iekšā tur kņud. Ka mums ir jāsagaida no kāda atbilde, varbūt mēs gribam kaut ko sākt darīt, bet mums vēl jāpagaida tas, kaut ko mēs gaidām. Un iedomājamies, ka mēs tādas lietiņas ieliekam rāmīšos un piekarinam savus tādas izdomu sienas priekšā. Es šobrīd gaidu to, un mēs varam pielikt arī no kā tas ir, no cilvēka, vai tas ir no kādas iestādes vai no kaut kā, un tad mums tā kā šķietam iestāsies kaut kāds mieriņš. Es gaidu saliekam, kaut kas atradīsies noteikti katram, kaut ko mēs gaidam. Kaut ko mēs gribam, varbūt, ka mēs sagaidām no kāda cilvēka kaut ko. Varbūt, kad mēs sagaidām no dabas, kad beidzot līs lietus. Ko mēs gaidām? Saliekam tos rāmīšus, pastamies, vai mums ir viens rāmīts, vai 2, vai tukšs, vai pilns rāmīts.
Kā mums tur izskatās? Un tad, vai mēs tā forši varam tos rāmīšus, iedomājamies to sienu ar tiem rāmīšiem. Rāmīšus saliekam vienu otram virsū, mums tāda kaudzīta ar rāmīšiem, kur visas tās gaidas, viss tas, ko mēs vēlamies, gribam un kaut kā nogaidam, ir salikts tādā kaudzītē. Un tad mēs tā vizualizācijā skaisti pastrādāsim ar to, ka mēs šās visas gaidas, vai ko mums gribās, mums pa vidu šajos rāmīšos iedegs tāds viena lampiņa. Kad mēs šo visu sagaidām no tas, kas mums katram pašam visaugstākais. Ja mēs to gribam saukt par Dievu, saucam par Dievu, par Budu, par enerģiju, par tādu, kā man angliski vienmēr nāk vārds source. Visu pirmsākumu, visu avotu, kā mēs to gribam nosaukt. Un iedomājamies, ka mēs visas šīs atdodam visus šos rāmīšus. Vairs nefokusējamies uz cilvēku, uz lietu, uz kādu notikumu, kādu datumu, kad kaut kas notiksies, bet mēs to atdodam un sagaidam no šī visaugstākā, kas mums katram pašam ir. Un tajā veidā mēs redzam, ka šīs lietas var notikt dažādos veidos. Kad kaut kas, ko mums gribējās, tam nav jānāk no šī konkrētā cilvēka vai vietas, bet tas var nākt pavisam kādā savādākā pārsteigumā. Tagad ieslēdzam vēl savu tādu foršu izdomu. Kā tā kāda no tām lietām, ko mēs tik ļoti dikti gaidām un gribam un nevar izturēt kā vajag, iedomājamies, kā viņi varētu vismaģiskākajā veidā piepildīties. Ļaujam vaļu fantāzijai. Iedomājamies, ja tas būtu kāds, mēs gribam iemācīties kaut ko jaunu, un mēs esam nolēmuši, ka tā var būt tikai universitāte, un kad mācības sākās tikai septembrī, kad pēkšņi ir pieejams viss šodien, tagad mēs atrodam lielisku skolotāju kursu, un mēs varam sākt mācīties šodien. Tādā atveram sev šīs iespējas bērnus vaļā atkal. Kad mums šis visaugstākais var atnest un piepildīt mūsu tās vēlmes dažādos veidos. Tas nav tikai tajā veidā, kāds mēs sev atļaujam un iedomājamies. Un mēs, kā cilvēcisks foršas pūtnes, varam sev tā pateikt forši, es nezinu, kā tas notiks, es nezinu, kā tas būs, bet es zinu, ka tas notiksies. Es esmu atvērta visam jauniem, skaistiem, visam, kas pie manis var nākt. Es spēju pieņemt, es spēju pateikties, es spēju atbrīvot vietu, lai manā dzīvē tas var ienākt. Un kā pēdējais jautājums pajautājam paši sev, vai man no kaut kā ir jāatbrīvojas, lai šis lielais brīnums, jaukums, foršums, ko mēs vēlamies un aicinam savā dzīvē, lai viņam būtu tur vieta. Vai man ir vieta šim lielajam brīnumam, kuru man tik ļoti gribās, kuru es sagaidu? Un ja mēs redzam, ka šķietam nav vieta, kā es varu to atbrīvot? Kā es varu atbrīvot šo vietiņu?
Varbūt nāk uzreiz kāda atbilde. Varbūt saprotam, ka no kaut kā jāatvadās aši un negribās, bet mēs to ļaujam. Jo mēs zinām, ka mēs visus tos rāmīšus sadodam tam visaugstākajam, tam viss, kas mums katram pašam savs. Un kad pie mums šīs visas lietas var nākt jebkādā veidā. Tikai mums jābūt čemodānā kādai brīvai vietai. Pāsam vēl ar šo skaistumu. Ja nāk kāda ideja aša, ko gribās uzreiz pierakstīt, tad pierakstam vai pāsam klusumā. Un, ja gribās, ja nākt ārā no meditācijas, tad droši varam likt rociņus kopā, sarīvēt. Likt savu virs sejas, virs acīm. Lai vērt acīs vaļā, ja gribās maz mirklīt ilgāk palikt, droši paliekam, izbaudam. Esam.